Lasis, lupat lasis. Un tas sviestiņš patiesībā tvaicēs. Ilgāk tās garnamītes pamarinēsies, jo labāk. Un ar zīvi un ar lasi viņi ir vienkārši perfekta. Uzplaķējam. Un tad liekam glāzītē. Ja? Tas ir rītīgs pārnes produkts izstāsta. Un pasaka, kā var šitā samačkāt uz grila? Labdien! Esam atgriezušies ar vēl vienu epizodi Grila duelis, un šodien... Tēma ir jūras veltes. Nu, lai tev veicās. Tev arī. Paldies. Čau, čau. Uģi, tēma jūras veltes. Kas ir tavā jūras velšu plānā? Manā jūras velšu plānā ir šodien paņemt žūriju ar kaut ko klasisku, kaut kas līdzīgs Nicas salātiem, bet ar tādām latviskām notīm, un galvenā lomā būs lasis man. Lasis, lupat lasis. Nu nē, lupatās viņš nebūs, bet nevar zināt, ko tu. Un es iešu drošāk ceļu. Es taču garnolīju. O, tas ir visdrošākais ceļš, jā. Tātad pirmais darbs tāpēc ir jāiztīra. Tas jau ir ceļš uz panākumiem. Mans pirmais darbs ir ielikt cepties kartupeļus, un to es šoreiz darīšu folijā. Tā kā vispirms man jāuztais ir somiņa. Smuki mīļi mazi kartupelīši. Kartupeļi nav ilgi jācep? Nu, tāpēc es viņus likšu pirmos. Un daudz sviests. Un tas sviests viņus patiesībā tvaicēs. Viņiem būs pietiekoši daudz mitrums, lai iztvaicētos. Man ir viena roka ar ļoti daudz sviesta. Es viņu vēl negribu mazgāt, lai es varu to persilādi ierīvēt kartupeļos. Tās mīļākās jūras veltes, Uģi. Nu, tavas garneles, tās, kas tev tur ir, viennozīmīgi es varētu ēst. Tā kā končītis mājās. Nēģi man garšo. Nēģi, nē. Jā. Lai klāt ķiploku marinādi, jo ātrāk es viņu pievienošu un jo ilgāk tās garnelītes pamarinēsies, jo labāk. Garneles marinējās. Zani, bet vai tu zini, man viena no mīļākajām garšvielām ir Cajun garšviela. Un ar zīvi un ar lasi viņi ir vienkārši perfekta. Lasi es sagriezu mazākos gabaliņos, lai es varu viņu ļoti ātri nogrilēt. Lai viņš ļoti ātri paliks sauss? Nē, viņš man nepaliks sauss, ja es viņu līdz galam necepšu. Tā ir lielākā kļūda, kas vienmēr ir jāņem vērā, kad zivs un gaļa turpina cepties arī pēc tam, kad tiek noņemts to grila. Nu, protams, ja mēs nerunājam par vistu vai kaut ko tam līdzīgu. Pieliksim raudini, jeb oregano. Labi daudz. Tā kā mums brīvā darbā nav, protams, blendera, ja? Tad es piestiņā taišu to savu čimičurī mērcīti. Tur ir pētersiļi, ķiploki, eļļa, nedaudz baltīņu etiķis un tad garšvēliņas. Likšu grilēties arī papriku. Es viņas iemasēšu eļļā. Un likšu arī nocepināties. Iešausim ar sāli šitam te papričončikam. Uģi, vai tev ir bijis kāda izgāšanās ar jūras veltēm? Viņas saucās līdekas knēdeles. Tur puto iekšā sviestu kopā ar oliņu, un tad taisa tādas maziņas un tādā siltā ūdens peldē, tā kā klimpiņas novāri. Nebija negaršīgas, bet viņas vārot mazliet tā kā juka ārā. Tā, klausies, dilles atkal ir jākapā. Atkal dilles? Jā. Kas tev ar tām dillēm? Tu teici, ka tu ej uz kādu tur Francijas pusi, Normandijas vai kas tur? Nu, varbūt pabeidzam mērķis un taisam vienu pauzīti. Jā, tagad mēs varam darīt, jā. Nu, sarunāts. Manai mērcei ir nepieciešama ēdamkarot cukurs, puss ēdamkarotē sinepes, mazliet etiķītis, eļļiņa, laiks koktēlim. Man ir padomā viena jauna recepte, ko to parādīt. Viss ir atkal gaužām vienkārši. Sākumā liekam ledu. Mēs lejam medus čektenijās, ja? Šis ir kaut kas jauns. Tad šī limonādīte, jeb gingerbrews. Yes. Arī nevajag žēlot, ja? Tātad laims,
Katrai glāzē mums vajadzēs veselu pusi no laima. Okay. Nu tā, ka lai visi suliņas pēdējā pilītā, ja? Aizsam. Bet kā punktiņš uz būs piparmēta. Un lai viņa labāk atdod savu aromātu un smaržu, mēs viņu tikai nedaudz uzplaķējam. Un tad liekam glāzītē, ja? Šitādu zināja lifehacku? No, ar piparmētu ir tā, es neizdarīšu nekad. Nu tad tagad tu esi kaut ko jaunu iemācījies. Priekā! Priekā! Kas notiek ar manām paprikām? Paprikas ir patiesībā diezgan tādas izturīgas. Kas man te tā pa mērci bija? Tu jau aizmirsti pēc pauzes, jā? Man šķiet, ka būs jau labi. Kamēr tu vēl tur gatavojies, es laikam uzlikšu uz iesmiņiem savas garnelītes. Re, tā var likties, ka tas ir pa daudz. Nē, tas bija tieši tas, ko es gribēju. Uģi, Ko? skaties man acīs. Zanei vairāk neliet. Es šodien iešu drošo ceļu ar tiem lasīšiem un izmantošu vienu no šitiem mustangiem. Pareizi, nodrošinies. Tā, man palicis ir tikai viens darbiņš. Es mazliet gribu sasmalcināt olīves. Es patiesi varētu izdarīt širā. Es uzlikšu cepties citronus, jo tie jau var cepties. Tiem nekas nenotiks. Tava kārta griezt ratu, nevis tava. Tātad tu zini spēles Zinu, noteikumus, jā. griežam, uz No. ko uzgriezīsies, tas tev arī būs tad jādara. Darbs dārza, man šis patīk. Kā tev dārza darbi mīļākie? Man ļoti mīļi dārza darbi. Es mīlu skatīties uz nopļautu zāli. Skatīties. Jā, es mīlu skatīties, kā aug puķis dārzā. Un tad izvēlēs vienu no zilajām. Taisam vaļā. Kaplēt. Aplaist puķis. Šis ir foršs darbiņš, jā. Šis man patīk īsti. Es varu izvēlēties, kuras puķis? Nu, tu vari izvēlēties. Siltumnīcā. Labi, sarunāts. Siltumnīcā tomāts. Izcili. Ja? Tomāts Ļoti ir labi. puķe, tomāts ir oga. Nu, tie ir augi. Zane, Wow, man kas? no pļavas atnāca tev mazs ziediņš Nezināju, līdzi. ka šādi pļavāg. Nu, paldies. Mani citroni ir apcepušies, tos es pagaidām Es esmu gatavs. 3, 2, 1, aiziet. Izcili. Hops, ņemam ārā. Ko tad mums saka brālis kartupelis? Ir gatavs. Laša kundze smaržo jau. Viss. Es likšu tos garnelītes siltumņā un gaidīšu brīdi, kad tev būs gatava. Pārcepts. Perfekts. Ideāls, perfekts. Tā, es ņemu nost, tad ļauju viņam drusku arī atpūties. Ko servējam? Nu, mēģinam. Izcināsim ar mūsu jūras velšu tēmu.
Ko mēs esam pilnīgi pat saskaņojušies ar ēdienu šodien. Tik līdzīgi. Tavs citrons ir mans kartupelis. Un abi kopā mēs esam gatavi nest džūrijai ēdienu, vai ne? Ar kuru sākam ar šito masu vai garnelēm? Tad sākam ar tiem salātiem. Tas ir garšīgi. Tas salikums olīva ar dilli. Ļoti drosmīgs. Lasīts ļoti labs. Šis patiesībā, tas ir rītīgs Spānijas produkts izstāsts. Sagāžu viss, kas ir. Un pasaka, kā var šitā samačkāt uz grila? Nu, es esmu gatava garnelēm. Tas citroniņš domāts, kā jūs domājat, tas ir dekorācija vai to var ēst? Šis arī tā Spānijas varētu būt mierīgi. Uz grila varētu būt diezgan grūti nepārcept garneli. Tā mērķīgi, garšīgi. Brīnišķīgs. Tad pirmais būs tas samačkātais salātiņš, ja? Nu, tad attiecīgi garnelis. Nu, ko, Uģi, manuprāt, rezultāts ir ļoti labs, vairāk kā labs. Nu, tā kā es esmu priecīga, tu esi priecīgs, vai ne? Tas šobrīd nozīmē tikai to, ka mums ir nepieciešams vēl sērijas. Vajag vēl sērijas. Vajag vēl izaicinājumus, jā. Kā tad Nu, īsti ir? nu tad domājam un Domājam jau tēmu, noteikti tikamies pēc tikamies.